Sveiki! Vienotības vēža, progresīvo sarkanās sērgas un zilzemnieku koalīcija vakar Saeimā ne tikai iecēla sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē komunistu sarkanās sērgas pārstāvi, bet pieņēma vēl divus atklāti nelietīgus pretvalstiskus lēmumus. Par īpašiem nopelniem Latvijas labā ar balsu vairākumu tika piešķirta Latvijas pilsonība, Latvijas Republikas pilsonība. Diviem cilvēkiem. Pirmajam no tiem, uzvārdā Manskis, jau ir gan Izraēlas, gan Krievijas pilsonība. Bet neraugoties uz to, šim labi barotajam kungam ir savaidzējusies arī Latvijas pilsonība. Un ja reiz vajag, tad, protams, atrodas cukurtētiņi, kas šo pilsonību sagādā. Ļoti īsi. Šis te Krievijas Izraēlas dubultpilsonis Latvijā dzīvo jau gadus 11. Un šai laikā latviski nav iemācījies, labākajā gadījumā ir iemācījies bū un bē, bet tas arī viss. Pat tad, kad viņam kaut ko vajadzēja pateikt pilsonības saņemšanas sakarā, vienīgais, ko varēja izspiest, ir acīm redzami mehāniski iemācīts tekstiņš ar briesmīgu akcentu. Ar vārdu sakot, Latvijas pilsonība par īpašiem nopelniem Latvijas labā tika piešķirta cilvēkam, kam ir dziļi nospļauties uz Latviju un latviešu valodu, kurš 11 gadus šeit ir nodzīvojis kā niera taukos un vēlas dzīvot arī turpmāk. Jūs, aborigēni, kaut ko te vēlaties, tas ne pie Krievijas un Izraēlas dubultpilsoņiem. Ejiet, no kurienes nākuši. Jūs jautāsiet, kāda ir īpašie nopelni Latvijas labā? Krievijas Izraēlas dubultpilsonim, kurš nospļaujas uz valsts valodu. Viņš kaut ko ir izteicies pret Putinu. Un aizmucis no Krievijas jau tālajā 2014. gadā, kad kārtīgi Krievijas patrioti vēl gadiem ilgi mēģināja kaut kā cīnīties un kaut ko darīt. Lai cik nožēlojama būtu Krievijas politiskā opozīcija, šis te Krievu Izraēļu dubultpilsonis ir vēl 10 reizes nožēlojamāks un divkosīgāks par tiem. Un Saeim un Latvijas pilsonība tāpat par īpašiem nopelniem tika piešķirta vēl vienam cilvēkam, ukraiņu daļslidotājam, kura uzvārdu nezinu, vai kāds no jums spētu atcerēties, vai vispār jebkādu kādreiz ir zinājis. Viņu sauc Fedirs, kā vēlaties. Fedirs droši vien ir interesantāks vārds latviešu ausī. Šis cilvēks uz Latviju ir atmucis 2022. gadā, kad vieni ukraiņi stājās rindā pie saviem iesaukšanas iecirkņiem, lai brīvprātīgi dotos uz fronti un karotu pret Krievu iebrucējiem, šis te biedrs aizmuka. Aizmuka uz Latviju, sāka nodarboties joprojām ar daļslidošanu, un daļslidošana arī ir tas, kas ir viņa īpašie nopelni Latvijas labā. Gļēvs cilvēks aizbēg no savas kara plosītās dzimtenes, atrod labu, pietiekami treknu vietu, kur padzīvot, un arī viņam piešķir pilsonību par īpašiem nopelniem Latvijas labā. Man tas viss atgādina tikai vienu. Atceraties, kādreiz mums bija tāds pietiekami respektabls, cienījams un godājams valsts augstākais apbalvojums 3 zvaigžņu ordenis. Viņu gan tur deva arī visādiem ārzemju stalmeistariem un kam tik vēl ne, bet tepat uz vietas tomēr piešķiršana bija pamatota ar izņēmumiem, protams, ar izņēmumiem. Nu lūk, bet tad pie varas nāca viltvārdis Levits un sāka šos te 3 zvaigžņu ordeņus kā tādas 5 kapeikas
šķiest pa labi pa kreisi. Ķerves, ozoliņi, šņores, spriņģes, propagandonu, kuris no Levita rokām saņēma šo ordeni, vien bija, nepārspīlējot 10. Ar vārdu sakot, tieši tāpat kā viltvārdis Levits diskreditēja un padarīja par absolūti nevērtīgu pameslu valsts augstāko apbalvojumu, tā pašreizējā mangāna koalīcija un aiz tās stāvošais Ceriņu Eģiņš diskreditē un padara par kāju pameslu Latvijas Republikas pilsonību. Par to, ka šī pilsonība patiesībā aizbildnoties ar īpašiem nopelniem, tiek piešķirt arī slēptiem Kremļa aģentiem un Krievu impēristiem, par to labāk pat vispār nerunāsim. Visu labu!